Šodienas video mēs apskatīsim lietotāju atsauksmes par Podsket Option brokeri. Mēs arī izstaigāsim nozares cienījamāko portālu pārskatus un noskaidrosim, vai Podsket Option ir brokeris, kuru ir vērts ieteikt. Sākumā daži vārdi par to, kas ir Podsket Option. Tas ir arvien populārāks ārzonas brokeris, kas piedāvā savus pakalpojumus gandrīz visā pasaulē. Platformā jūs atradīsiet plašu aktīvu klāstu un daudz analītisko rīku, kas ļaus jums izveidot progresīvas stratēģijas. Turklāt brokeris piedāvā sociālo tirdzniecību un iespēju kopēt citus tirgotājus. Ja jūs reģistrēsieties, izmantojot aprakstā redzamo saiti, jūs saņemsiet $50,000 demo kontā un 50% bonusu pirmajam depozītam. Pārējām uz lietotāju atsauksmēm. Mēs sākam ar Trustpilot vietni, kas ir populārākā atsauksmi kolekcija par dažādiem uzņēmumiem. Podsket Option gadījumā šajā brīdī nav redzams kopējais reitings. Pamatojoties uz atsauksmēm, mēs varam redzēt, ka 62% cilvēku novērtē uzņēmumu ar 5 zvaigznēm, bet 25% cilvēku to novērtē ar 1 zvaigzni. Šeit ir vērts pieminēt vienu lietu – uzņēmumiem, kas sniedz finanšu pakalpojumus, bieži vien ir zemi reitingi, jo cilvēki, kas ir zaudējuši naudu, mēdz visā vainot brokeri. Katra atsauksme ir individuāla situācija, bet vienkārši paturiet to prātā. Esmu apskatījis diezgan daudz negatīvu atsauksmju, un tās var iedalīt vairākās kategorijās. Cilvēki sūdzas, ka lietotne ir pazudusi no App Store, un par to ir diezgan daudz komentāru. Starpnieks apliecina, ka tā ir tikai īslaicīga problēma. Diezgan daudz cilvēku apgalvo, ka viņiem vajadzēja uzvarēt un galu galā viņi zaudēja, un atklāti sakot, ir grūti to komentēt bez jebkādiem pierādījumiem. Daži cilvēki saka, ka Podsket Option ir krāpšana, bet atkal viņi nesniedz konkrētus pierādījumus. Tas, ka cilvēki raksta, ka brokeris ir krāpšana, nevajadzētu jūs biedēt, jo jūs atradīsiet šādus komentārus par jebkuru brokeri. Tradersunion.com, kas ir viena no lielākajām vietnēm, kas veltīta brokeriem un investīcijām, Podsket Option saņēma 9,65 no 10 vērtējumu. Tas ir ļoti augsts vērtējums. Starp brokera priekšrocībām ir ļoti zems sākotnējais depozīts, sākot no $5 un lieliskas kvalitātes tirdzniecības platforma ar daudzām funkcijām. Lielākais brokera trūkums ir tas, ka trūkst ievērota regulējuma. Podsket Option licencē IFMRC un MISA, kas ir tikai vietējie regulātori un kuriem nav lielas ietekmes uz brokeri. Vietnē ir arī lietotāju atsauksmi sadaļa, kurā brokeris saņēma vērtējumu 8,4 no 10. Jūs atradīsiet daudz fotogrāfiju, kurās redzams, kā darbojas platforma, kā arī lietotāju izmaksas. Daži cilvēki sūdzas, ka brokeris pieprasa $1000 depozītu, lai sāktu tirgot CFD. Reviews, jo brokerim ir vairāk nekā 2400 lietotāju atsauksmes, un 100% no tiem iesaka brokeri. Vidējais rādītājs ir 4,9 no 5. Godīgi sakot, šīs atsauksmes neizskatās ticamas, jo es domāju, ka ar šādu atsauksmu skaitu būtu vairāk cilvēku, kuriem nepatīk brokeris. Ir iespēja izmantot filtru un pārbaudīt tikai negatīvas atsauksmes. Šeit bieži vien ir ļoti vispārīgs apgalvojums, ka brokeris ir krāpnieks, un ir ierosinājumi, ka brokeris var bloķēt kontus atteikuma gadījumā. To ir grūti komentēt, bet es izvēlos to pieminēt. Visbeidzot, es vēlētos izklāstīt savu viedokli par šo brokeri. Es esmu izmantojis Podsket Option kopš 2019. gada, un es esmu ļoti apmierināts. Manuprāt, tas ir viens no labākajiem ārzonas brokeriem, kas piedāvā zemu sākotnējo depozītu un lielisku tirdzniecības platformu. Ir bijuši kavējumi darījumu izpildē un reizēm problēmas ar platformas aizķeršanos. Manuprāt, atbalsts strādā pārāk lēni, tāpēc ir grūti saņemt atbildes uz jautājumiem ātrāk nekā 48 stundās. Daudzas no negatīvajām atsauksmēm, ko esmu lasījis, galvenokārt ir apgalvojumi bez pierādījumiem. Podsket Option, protams, var bloķēt kontu, ja ir aizdomas par naudas atmazgāšanu. Tas var notikt, ja jūs iemaksājat naudu no konta, kas nav reģistrēts uz jūsu vārda, un vēlaties izņemt naudu uz privāto kontu. Tāpēc atcerieties vienmēr iemaksāt un izņemt naudu kontā, kas atvērts uz jūsu vārda. Es ceru, ka šis video bija noderīgs. Atstājiet abonementu un ielasiet šo videoklipu, lai būtu informēti par jaunumiem ieguldījumu pasaulē.